Peldējis visu šito karjeru nost no tās salas. Peldēja. Putns tur bija. Putns bija liels, apmēram šitāds. Es viņu gandrīz noķēru, paķērēs pakaļkājas. Kājas pakaļas. Sagrābt putns. Putns pirinās. Es viņus iespert, riktīgi iespert. Tagad putns ķērts. Kērts. Kā jūs latviski saka? Kērts? Labi, kērts. Iedzer kefīru. Riktīgi promilu uzdzina. Mums Anglijā vispār nav tādi šnabi un visādi lieti. Mēs tikai tur, ar fizisko nodarbojamies. Ziniet kā? Fiziskais tāds. Ar putniem. Ar putniem fiziskais. Mums Amerikā tas ir kā apmēram, tā kā leģenda putns tur ir. Mēs vienmēr ejam pie putniem un draiskojamies ar viņiem. Tā radās neglītais pilēns. Neglītais pilēns. Pilēns, jā. Reku ir neglītais pilēns. To es ķēru. Es viņu peldēju pakaļ pa visu ezeru. Nezinu, tas Briesmons ezers vai dīķis. Karjers. Karjers tas ir. Makšķerēt arī māku putnus. Es jums pastāstīšu mazliet pa putniem. Putni ir dzīvnieciņi ar 2 spārņiem un 2 plēsnām. Plēsnes viņiem ir domāts, lai varētu pastaigāties. Tāpat kā mēs pastaigājamies. Evita ir tā kā putns. Viņi vakar liģinājās. Rekur 2 putni. Viņi bija likstu. Man mašīna. Būs oli. Redziet, šis vakar putns uzdarbojās sev likstu taisīt. Tas bija lai urļiskais putniņš. Nacionāla tautība Krievs. Teiksim pa putniem, tagad es pastāstīšu par reņģiem. Mums ir reņģis Amerikā. Ļoti daudz reņģis. Mēs visi viņus it kā gribam noķert, bet viņus tik veikls. Veiklāk pa putniem. Es nezinātu. Es vēl joprojām neesmu iepratis, kā viņus noķert. Es tagad domāju vēl. Varbūt izmantot, nezinu. Reņģes, šito es pats noķēru. Iekonzervēju. Veiklā noķēru. Izspiedu pastu. No zivs izspiest pastu. Kurš vēl māk no zivs izspiest pastu? Es jums varu pastāstīt, kā izspiešu pastu. Ņem zivi, močna paņem tā zivi. Sit pret mašīnu, kamēr viņa apdūst. Tad paņem, noliec uz ceļa, zem riepas, brauc turp šurp. Evita savāc, Evita ir savācējs. Viņa savāc visu vienā čupņā. Un tad mēs vēlreiz pārbraucam, ļoti jāatkārto šis process ir vismaz 100 reizes. Un tad sanāk ideāla pasta. Lielākā daļa ir sūdi, kas nobēžās no mašīnas riepām. Bet tā ļoti garšīga. Vai negaršoja? Tā, mums laikam sāk beigties kasete. Nē? Vēl 4 minūtes man kaut kas jāsaka. Amerikā tāda mākoņa nav. Šie mākoņi ir tik lieli. Es vispār... ja kas es latviešu valodu mācījos, jūs nevarat iedomāties. Es mācījos latviešu valodu apmēram... Cik es mācījos? Kā ir? Nezinu, daudz es mācījos. Visu dienu nosēdēju pie abeces. Tur burtiņi tik smuki ir. Mums angļu valodā tādi paši ir, tikai mums ir krūtāki. Mums raksts ir tāds stilīgāks. Mums Anglijā ir tādi... Nesen Amerika, tagad Anglija. Anglija, paļubam Anglija. Tur ir tādi labie kuteri. Es, kad piesaidos pie savējām, man ir tāda damps. Es piesaidos pie viņu. Pritīgi piekurbulēju. Tikai iepriekš jāuzpumpē bija. Tad pieliec motors. Viens. Tā iet, jopti. Visi viļņi šķīska. Riktīgi. Labais.
Redz mašīnas. Tur mašīnas. Sārkans mašīnas. Amerikā mums ir tādas mašīnas. Ferrari. Man Ferrari arī. Ferrari nav Amerikā. Ferrari tikai Eiropā. Man ir Ferrari. Es viņu pats uztaisīju. Karoči Ferrari, jā, zirgs, tur zirgs emblēmas. Arī tāda mašīna. Man ir tunēts zirgs. Viņa pakaļā izputējas. Rati, man ir rati, zirgam rati ar lītakiem. Tad chromēti lītaki. Zirgs uz divas. Man īstenībā, man ratiem ir divi zirgspēki. Man ir divi zirgspēki. Labi, viens ir vecs zirgs, bet es viņu skaitu kā zirgu. Man divi zirgi. Karoči. Bet tas ir sudīgi, tas lielais vecais baigi daudz rī. Sien, tik daudz rī. Pret nespēju liet. Ūdens strēp tā kā cūka, es viņu te atvest, bet viņš izbrauks visu ezeru. Es tev saku, tāds rījies. Piemēram, Jānim mašīnas mazāk ēd nekā mans zirgs. Rīgā noparkoties bez problēmām. Parkā atstāju pa nakti, barojās normāli. Stulbākais ir, ka čigāns domā, ka es savs. Viņš domā, es savējais esmu. Bet nav. Amerikā mūs neuzskata par čigāniem, ka mēs ar zirgiem braucam. Braucam to jāiet. Mēs braucam ar zirgiem. Vien Karoči, jā, tas ir mans Ferrari. Tā. Un mums beidzās filmiņi. Es pieredzu ļoti ilgi runāt, man nav problēmas runāt. Tāpēc, ka mums Amerikā visi daudz runā, mēs ēdam McDonaldā. Visu dienas veizam McDonaldā, starp citu, zirgus arī pabarojam. Putniņus arī, un reņģis taisam. Jā, tas ir mans pēcvārds pats beigās, ko es gribu pateikt, tas ir brauciet uz Ameriku, ēdiet burgerus, attīstāties. Sveiciens burgeram. Pīs. Mums Amerikā saka pīs. Mums tur repers exhibit. Mums tā bliek visā pīs, jā. Man patīk. Labi, mums laiks ir šitik. Es saku tikai tā, man draugi, tiksimies nākošu reizi, kad man būs daudz promili.